Labdien! Mans vārds ir Einis Reķis, un dotajā brīdī mēs atrodamies zemnieku saimniecībā Kliģēni, gurķu hektārā. Esmu vairumtirdzniecības vadītājs, kurš tieši nodarbojās ar realizāciju šeit zemnieku saimniecībā Kliģēni. Un esam arī sagaidījuši savu pirmo pavasara vēstnesi. Un ko mēs gribam izdarīt? Mēs gribam izdarīt to, ka mēs kaut ko pagatavosim no savu pirmā gurķa. Un šodien mēs jūs iedosim 3 Kliģēnu receptes, kā varam izmantot šo garšīgo Kliģēnu cēs audzēto gurķi. Esam atgriezušies pie mūsu jaukā gatavošanas galda. Un ne tikai kā pirmais gurķis ir mūsu svētku igadējie, bet arī tieši uz pirmo gurķi mums ir iekrits tā, ka mēs sveicam parasti savu priekšnieku, kam ir dzimšanas diena. Un šodien mēs ar visu uzņēmumu arī gatavojam mazu pārsteigumu viņam. Un dotajā brīdī es parādīšu 3 receptes, kas ir mūsu receptes pašu radītas no mūsu gurķa. Un tā kā mēs atrodamies gurķu platībā, tad šeit ir pietiekami karsts un gribās atvēsināties. Tad pirmais, ko mēs pagatavosim, ir kaut ko padzerties un no gurķiem. Mēs jau esam veikuši mazu sagatavošanās darbus, esam apmeklējuši cēs lielveikalu Solo, kur ir, kā vienmēr un katru gadu, gurķi saņem viņu pirmie. Jo cēsinieki pie Kliģēnu gurķi, protams, tiek pirmie. Un šodien mēs arī mēģināsim maksimāli izmantot Latvijā ražotus produktus, kas ir pieejami, atbalstīt savējos. Un, kā jau minēju, tātad pirmais mēs gatavosim gurķu padzērienu. Un tas ir gaužām vienkārši. Tātad izmantosim šeit pat cēsīs radīt garšīgu. Tad izmantosim šeit pat cēsīs gatavotu, ražotu, pieejamu ūdeni, kas nāc no dzīlēm, svētavots, kur vienkārši mēs pildam iekšā šī krūkā. Okay. Jo tas ir viegli pagatavojums, to jūs varat arī darīt no saviem mājas gurķiem. Un esam gatavi sajust to garšīgo smaržu, ko mums dod šis garšīgais gurķis. Un situācija vienkārši. Mēs paņemam gurķu mizu. Esam nomizojuši gurķi, ieguvuši gurķa smaržīgās mizas. Mēs viņus sagriežam mazliet smalkāk. Un šo te gurķu garšīgu aromātu mēs pievienojam ūdenim. Samaisam. Un jau smarža rodās jau kā pēc gurķa. Un, lai mēs varētu izturēt šo karstumu, un vasarā ļoti lielisks padzēriens, ne tikai izmantojot citronu, bet to arī var izdarīt no gurķa, tad ūdens ar gurķu mizām iepildīsim krūzītē un pagaršosim. Un, kā lai saka, garšo pēc svaiga gurķa. Esam radījuši kaut ko garšīgu, atvēsinošu dzērienu, un tad vajadzētu kādu mazu uzkot, kamēr mēs gaidām pamatēdienu, ko pagaidām mēs turam noslēpumā vēl. Vajadzētu radīt kādu uzkodiņu, lai varētu, tā teikt, remdināt savu slāpi un izsalkumu. Tad dotajā brīdī mēs izmantosim šos te jaukos plānās rudzu sausmaizītes, kas ir no pilngraudu miltiem, kraukšķīgas, garšīgas, un limbašu piensaimnieka ar marinētiem gurķiem un zaļumiem, svaigais siers. Un, protams, arī Kliģēnu gurķis. Un situācija ļoti elementāra, ļoti vienkārši un ļoti ātri. Mēs ņemam šo maizīti, ņemam šo akli aizmirsu svaigo sieru, un mēs varam paņemt arī vairākus, jo uzņēmums ir liels un gatavosim šodien daudz, un to darīšu es pats, jo man patīk gatavot un izmantot arī daudzas lietas, ko mēs varam šeit pat uz vietas izaudzēt.
ko mēs varam iegūt no Latvijas audzētiem produktiem un atbalstīt, protams, arī savu. Tad mēs ņemsim liģēnu gurķi. Sagriežam šķēlītēs. Šķēlītes griežam pēc paša izvēles, kāds mēs viņus vēlamies. Un uzklājam uz šīs te jaukās, mīļās, krokšķīgās maizītes. Un kā teikt, uzkodi ir gatavi. Gardi gan. Tātad esam dotajā brīdī jau radījuši divus ēdienus. Viens ir, lai veldzētu slāpes gurķu garšīgs padzēriens, vienkārši ar ūdeni un ierīvēt ir gurķu mīze un pats gurķis. Un mazas uzkodīs, kas ir ar pilngraudu maizīti, kur virsū ir uzsmērēts šīs te garšīgais svaigais limbažu siers. Un, protams, kliģēnu gardais gurķis. Un ķersimies pie trešā pamatēdiena, kas būs kliģēnu augstā zupa. Un nedaudz par sastāvdaļām, ko mēs izmantosim. Viņi ir ātri pagatavojama, izmaksas ir gaužām niecīgas un paēst ar pilnu ēdenu. Sastāvdaļas ir, protams, mūsu paša audzēts kliģēnu gurķis, garšīgā Provences majonēze, piedodiet tiem, kam iet labumā. Tad galda bietes marinētas, tulkuma, baltais kefīrs, 2%, olas, kuras jau ir sagatavotas un viņas ir vārītas, viņas nav nopērkams iepakojumā, jau gatavs. Protams, sāls, tas ir paša vēlmes, paša pēc garšas sajūtām un vislabākā pasaules parastākā rīve. Lielais katls ir studijā un ir tiešām liels, jo arī mūsu uzņēmums ir liels un šodien mums ir jāsagatavo priekš 70 cilvēkiem galda mīlestis, un tā būs šī te augstā zupa. Sāksim ar to, kad mēs pievienojam galda bietes, marinētas, un, protams, šīs te bietes var katrs pēc savas izvēles, pēc garšām mēģināt, bet mēs tā kā rekomendējam tieši šīs te koka ražotās galda bietes, jo viņas ir garšīgas un marinētas. Esam pievienojuši bietes. Katls ir jau līdz tēnē pilns, jo dotajā brīdī izmantojām 15 burkas ar marinētām galda bietēm. Nākamo kā sastāvdaļu mēs izmantosim šo tukuma balto kefīru, ko pievienosim zupai. Esam pievienojuši šo te kefīru, viņš remdēsim slāpi. Esam pievienojuši kefīru un kā nākamo sastāvdaļu mēs izmantosim Provences majonēzi, Frances. Tad esam pievienojuši dotajā brīdī arī majonēzi, Provences majonēzīt. Varētu jau lēnas kustības uz apmaisīšanu, jo katls mums ir liels un tomēr 70 cilvēki, lai pabarotu. Un visi būtu paēduši un gardi paēduši. Šis katls arī ir tik liels un, protams, paldies meitenēm no Solo kafēnijas sesijas, kas mums izpalīdzēja šo lielo mega katlu. Kā nākamo sastāvdaļu mēs pievienosim olas un vārīts un vizots. Ņemsim rīvi un dotajā brīdī vienkārši rīvējam viņas iekšā zupā. Esam arī pierīvējuši olu. Tagad mēs to oli ņemēsim kārtīgi iekšā, lai viņi iziet visu zupiņu, pa visu lielo katlu. Nu un tad ķersimies klāt pēdējai sastāvdaļai. Mums garšīgais, smaržīgais kliģēnu gurķis.
ķersimies klāt pēdējai sastāvdaļai, kas ir kliģēna gurķis. Un dotajā brīdī šo te gurķi mēs pat nemizojam ar visu mizu taisno iekšā lielajā ģimenes katlā. Esam ierīvējuši gurķi. Kilogramos nepateikšu. Daudz šim lielam katlam. Dotajā brīdī mums viss ir samaisīts, visas sastāvdaļas. Un laiks ir noprovēt šo garšīgo zupiņu. Šķidrumiņu. Ko es teiktu, lieliski. Nu, taču šīs dienas rezultāts mums ir 3 ēdieni. Kā viens ir šis te gurķu padzēriens, avot ūdens ar rīvētu gurķu daiviņām, plāksnītēm. Uzkodas pirms pamatēdiena grauzdiņa ar gurķi un limbažu svaiglo sieru. Un šīs lielais katls, pamatēdiens, kas ir augstā zupa, mūsu kliģēna recepte, kurā tiek pievienots galda biets marinēts, majonēze, ola vārīta, rīvēta, protams, mūsu svaigais garšīgais gurķis, kas tiek rīvēts, un kefīrs. Ja grūti jau visu to atcerēties. Un, lai vieglāk būtu izstāstīt, jūs to, protams, visu varēsiet redzēt mūsu sociālajos tīklos Facebookā, kur mēs arī publicēsim savu šīs dienas veikumu un šīs te receptes. Un droši rakstiet, vai jūs mājās pamēģinājāt pagatavot, un kā jums izdevās, un kā jums garšoja. Un droši variet iesūtīt arī varbūt savas receptes dotajā brīdī par gurķi, ko ar viņu var pagatavot un radīt. Tā kā jauki jums dienu no kliģēniem un dārzniem. Uz tikšanos!